Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. It feels so good. Baby, it's understood. It feels so right, honey. Lai veicinātu elektromobilitāti, atbalstītu vidē draudzīgu transportu un noteiktu labākos elektroauto dažādās kategorijās, šī gada 13. un 14. maijā tiks dots starts pirmajai elektroauto jomai veltītu pasākumu sērijai Latvijas e-auto 2024-25. Tā sastāvēs no vairākiem posmiem – izziņošanas, testa braucieniem žūrijai, simpātiju balvas noteikšanas un pasākuma plašākam sabiedrības lokam Tirdzniecības centrā Spice. Pasākuma noslēgums un apbalvošanas ceremonija paredzēta Rīgas motormuzejā šī gada oktobrī. Šobrīd tiešām elektriskās mašīnas ir pietiekami daudz arī Latvijā. Mēs viņus redzam. Mēs redzam Rīgas centrā īpaši, redzam uz ielām. Es domāju, ka ir noteikti pienācis brīdis, lai elektriskās mašīnas savā starpā salīdzinātos, parādīt savas labās īpašības, varbūt arī kādas sliktās īpašības. Un tā kā es domāju, ka ir īstais brīdis pienācis, lai Latvija varētu veidot konkursu vai kopā sanākšanu vai novērtēšanu tīrām elektriskām mašīnām, jo viņas tiešām ir daudz, ļoti dažādas un ir vērts viņas izmēģināt. Ir vērts iepazīstināt citus cilvēkus ar šīm dažādām īpašībām un labumiem, ko no tā iegūst. Tā kā es atbalstu šo ideju. Latvijas e-auto 24-25 ideja dzīvē jau pirms 2 gadiem, kad Tavs Auto TV uzsākām veidot video rubriku Megatests. Tajā sānu pie sāna likām dažādus spēkratus. Kopā ar mūsu ekspertiem vērtējām to stiprās un vājās puses. Un ja pirmajā elektroauto testā devāmies ar 10 spēkratiem, šogad Latvijas e-auto 24-25 dalībnieku skaits būs teju vai 3-kāršojies. Šobrīd elektroauto droši var dēvēt nevis par kaprīzi vai vienkāršu vēlmi izmēģināt visu jauno, bet gan par daļu no ikdienas mobilitātes risinājumiem. Tāpēc šis pasākums daudziem varētu kalpot kā ieskats un sava veida ceļvedis arvien daudzveidīgākajā e-auto piedāvājumā. Latvijas e-auto 2024-25 atbalsta Eleport, IF apdrošināšana, SEB banka, Mobilī, Kempower, Goodyear, CSDD, Sixt un Igates pils. Man ļoti patīk šādos kopā sanākšanas gadījumos braukt ar dažādām mašīnām. Tas man tā kā ļoti interesanti tas ir. Tu ļoti īsā laikā un momentā patiesībā pamanīji tās tevi interesējošos rozīnītes vai kaut kādus knifiņus, kas vienā mašīnā ir vai vienā nav. Un pēc tam var salikt kopā to ideālo savu katlu, ja, ko es gribētu savā mašīnā iekšā. Tā kā, jā, man tas ļoti patīk. Es gaidu, ka tas būs.